nekad neesmu slēpis, ka es esmu diezgan liels Ķīnas produkcijas fans. Daudzas lietas autoremontam, autoelektronikai pērku no Ķīnas, jo, diemžēl, liela daļa pat Latvijā nezinu, kur varētu nopirkt. Nemaz nerunājot par cik tas viss maksāt un tā tālāk. Bet dažreiz man kaitina tā ķīniešu vēlme, tā kā maksimāli ietaupīt uz visu. Šis ir motociklam, šis te gaismu pārslēdzējs pie stūres. Jāsaka, pats korpus un tā ir diezgan solīdi, hromēts un metāli un tāds, priekš tās naudas normāls, teiksim tā. Taču problēma radās ar to, ka es sāku likt un sapratu, ka šeit mizojot tos vadiņus, tad mēs varam redzēt, kādi simboliski vadi ir salikti. Šim vadam būtu jābūt tam, kurš baro tā kā tuvās gaismas lampu, un tad mēs pastamies, es domāju, ka ar viņu var nobarot tuvās gaismas lampu, droši vien 2 dienas viņi darbosies, un tad tas vads tur beigs savu eksistenci. Tā ir tā problēma, ka, protams, varš ir dārgs, un tad, lai šo produkcijas cenu samazinātu vai uzturētu mazu, tad tur tiek ielikts kaut kas formāli tur ir vats, bet viņš, diemžēl, ir tāds, kā ir. Un arī vēl bija tā, ka viņš bija nopircis arī tos pagriezienus, un tur ir vispār tāds te ielikts, tas ir tā kā cietais vats. Var jau būt, ka teorētiski viņš arī to 10 vatīgo lampiņu spēja pavilkt, taču tajā brīdī, kad tu vēlies pie viņa kaut ko pielikt, nezinu, piemēram, kaut kādas šādas te klemītes galā, vai vienalga kādas, kā tu pie tā nabaga tur pieliksi viņu vispār, tas nav iespējams. Tas ir, čoms gan teica, ka šī tāda nākot arī kaut kādām signalizācijām. Es arī redzēju kaut kādām lampām dienas gaismas kaut kur iekšpusē, bet, tur bija cits diametrs, un tur arī nevibrē nekas un nekratās. Man šī nepatīk, reāli nepatīk. Tā kā, tad, diemžēl, jāpārtais visi tie vadi jāsamaina. Paldies Dievam, te ir pielodēts. Man gan bija bažas biski, kad lodējot varētu sākt kust tā plasmas, bet izskatās, ka varēs samainīt uz kaut ko cilvēcīgāku.